Nu, man skatās mūkļausums. Trīs dienas. Esiet sveicināti podkāsta Būt cilvēkam 3. epizodē. Šodien ar mums kopā sarunā sieviete kosmos Elīna Meļņika. Nu, čau! Čau! Kā tu jūties šodien? Interesanti. Jā, labā ziņā. Labā ziņā. Jā, vārds interesanti latviešiem, bet nu tā. Kā es to iepriekš teicu, ka, kaut kas dzīvē noteikti. Tev uzraksta sena paziņa, ja drīzāk kolēģi un labs draugs. Jā, kaut kādā tā attālākā, teiksim, tādā laukā. Un pasaka, ka viņi uztaisīja man interviju. Viņi bija tāds, tas ir interesanti. Tas ir ļoti teiktu pagodinājumu priekš manis. Es saprotu, ko tu domā. Man prieks, ka tu vispār piekriti, ka tu atnāci. Un, tas, ko mēs varbūt vēlamies, lai tu varbūt mazliet vairāk pastāsti par to, ko tu dari. Jo man šķiet, tu esi tik vispusīga, un tavā Instagramā var atrast visu, sākot to, kā tu stāvi uz galvas. kā tu dzer kakao, kā tu masē, kā tu vienkārši esi tāds, es teiktu, tāds gaismas nesējs, tāds veselis celšanas cilvēks, tāds tā kā droši pastāsti mums, kas nu tu esi. Kakao daļa bija aizmirst, bet tas arī pa laikam parādāt. Zini kā, es tā īsumā varētu teikt, ka tas, ko var ieraudzīt manā platformā, ja brīdī, es nezinu, ko tur nosaukt blogs, Instagram lapa, tur vairāk es atspūļoju to, kā es vienkārši dzīvoju. Tas nav tāds jāieliek, tāpēc, ka jāieliek, bet tas ir mans veids, kā es izpaužu sevi un kas ir daļa no manas dzīves, kas vienkārši man palīdz viņu dzīvot autentiski un pateikt priekš sevis. Bet tas, ar ko es nodarbojos, aptuveni 10 gadu, principā 10 gadu šogad palika, ir masāžu pasaule, kāds viss sākās, tas ir tas, kā satikt tevi, kā mēs šodien esam satikuši. Jā. Tas ceļš sākās pirms aptuveni 10 gadiem. Mūs visas, starp citu, vienā masāža, jo esmu fizioterapeits. Okay. Jā, tad visas. Tas būs gluži jauna pasaule tev. Mēs visas zinām, tas ķermenis ir zināms. Jā. Tas ir tas, kā mēs satikāmies. Mēs arī kaut kādā ziņā šodien šeit sēžam. Un 10 gadus es esmu bijis tajā pasaulē, ķermeņa dziedināšanas pasaulē. Bet manā uztverē tas nekad nav bijis tik daudz par ķermeni, kā var aptvērst. Par šo mēs arī šodien noteikti parunājam. Un man ļoti šī vispār, kā es esmu teikusi, man bieži izklausās, ka masāža ir vairāk tāds lamu vārds nekā tas, kas tas patiesībā ir. Bet tas ir bijis ļoti grūti visus šos gadus kaut kā aiznest līdz cilvēku apziņām vispār, ka tas nav beigās tikai par ķermeni. Ka tas ir par daudz ko dziļāk un par to, kas patiesībā vispār ir pieskāriens, iedziļināšanās, tāda apziņas puse tajā, kāpēc cilvēki vispār tiecās pēc kaut kā tāda un kas aiz tā viss stāv. Bet tas, protams, viss ir apaudzis ne tikai ar masāžu, tas koncepts, ko es vispār esmu izveidojusi. Tas ir kaut tāds, tas ir mans pašs radīts. Arī tehnika, kādā strādāja, nav kaut kas, ko kur iemācīju, jo tas viss ir no ļoti daudz dažādām tehnikām savienots tajā, kā es to jūtu un kā es to redzu. Nosaukums ir Elīna Milte vai masāžē, vai ne? Tas ir tāds vairāk pseido, kurš radās tajā visā procesā, kā es mēģināju to nosaukt. Bet tā esi tu? Bet tas vārds ļoti raksturoja to būtību, kā es to jūtu. Jā. Un viņš ir tā kā, es neteiktu, ka vieglākais karodziņš, kuru paņemt, lai iet šo ceļu, bet noteikti skaistākais un jēgpilnākais, ko var izvēlēt. Jā, es saprotu. Viss, protams, caur tiem gadiem apaugu gan ar aromaterapiju, tādā dziļā psihosomātikas līmenī, gan ar skaņas terapiju, kas ir reāla terapija, nevis vienkārši skandināt trauks, ko es, protams, arī translēju caur to, kā es to dzirdu, un tāpēc tas viss ir tāds vairāk, kāpēc cilvēks jau pa kosmosu. Tāpēc, ka es no tā visa savas enerģijas uztaisu to, kā es to jūtu. Es nevados pēc sistēmas, es nevados pēc tā, ko man iemāca, bet es vados pēc tā, kā es to jūtu, un tas uztaisu to unikālu. Jā. Tas būtu tas, kā es to reāli varētu uzlikt uz galvu. Kāpēc tu darīt kaut ko citādāk, tāpēc, ka tu ļauj sev būt. Zini, man gribās atgriezties uz tiem pirmsākumiem, pirms tiem 10 gadiem. Kas tevi vispār vadīja aiziet uz
uz cilvēces, uz medicīnu, jo tu sāki ar medicīnu, vai ne? Nu, ja godīgi, tas bija interesanti, kā es vispār nonācu šitajā nozarē. Es vispār nezināju, kas ir masāžs savā dzīvē. Viss, kas man galvā bija medicīna, es būšu ārsts. Tas bija viss, kas man interesēja. Un tad kaut kā Dieviņš saliks, ka es netiku skolā. Vai es pārmācījos, vai kaut kas nesagārāja, kad vienkārši arī nebūs. Un tad man sabruka visu dzīvi. Pēkšņi man nebija nekas, kur vairs iet un kur skatīties. Un likās, tas ir vienīgais, ko es gribējusi. Dzīvi to es neredzu neko. Un tad man nāca no malas vienkārši piedāvājums. Man liekas, tā bija mana mamma, kura vienkārši pateica, klausies, zini kā, varbūt aizēji, iegūsi gada laikā, pamācies tur masāžu. Tur ir vienīgais iemesls, kāpēc es aizgāju uz skolu, kur satiku baibi, tur māca anatomiju un fizioloģijas aiziešu. Tas bija vienīgais iemesls, kāpēc es aizgāju uz to skolu. Un tāds arī notika. Es iegāju masāžu pasaulē, neko par to nezinot. Un pirmais pieskāriens cilvēkam bija tāds zibenes spēriens. Es domāju, tam cilvēkam tur apakšā arī. Es nezinu, es neatceros, kur bija pirmais, kurš nogulās, varbūt Jā. Jo man bija, man liekas, tu biji viens no tiem cilvēkiem, ar kur man bija pirmais kontakts. Jā. Jo es vienmēr, man liekas, visās vietās, kuras esmu iegājis, arī tad, kad es nonācu medicīnā pēc tām pāris gadiem vai nākamajā gadā, man bija, es visur, kur es ieeju, es esmu ļoti komunikabla, man vajag iepazīties ar cilvēkiem, un visi vienmēr bija tādi pareizi, vienkārši sēž un nerunā, neviens ko nesaka, un man bija tādi vārds. Vai bija tas cilvēks, kurš tā uzsvaidīja man pretī, tāds vārds, kur ir cilvēks. Uztvēra signālu. Jā. Un tāds viss sākās, kad gribot būt tajā medicīnā, es vienkārši nonācu, netiekot tur, es nonācu šajā pasaulē. Bet tagad, atskatoties atpakaļ, tu saproti, kāpēc tu nenonāci tur un nonāci tur. Tas bija tāds pagrieziena punkts. Jā. Es domāju, ka kaut kas no augšas man vienkārši tur tāpēc, ka man tur bija jābūt. Virzīja vienkārši uz tavu patiesību aicinājumu, vai ne? Kurš aizvedā ar vien tālāk un tālāk un tālāk. Skaisti. Jo tā pasaule arī, kad es tur nonācu, man jau arī baivas ticamāk atcerās. Es mācījos ļoti daudz, vienmēr esmu mācījusies daudz, bet man tas nāca viegli. Jā. Visiem cilvēkiem bija grūti tur atcerēties. Tas ir loģiski, tāpēc tu saskaries ar kaut kādām kustībām, lietām, kas tev jādara un ko tu neesi pieredzējis. Redzēt. Bet man tas bija tāds vienreiz parāda ir. Tā kā man vispār bija tāds ūdenī. Man bija tāds jādara ir, man tas viss plūda. Tā kā tad ceļu, ka tu tā kā piedzīvo. Jā, bet te atkal ir pierādījums. Tad, kad tu esi tur, kur tev ir jābūt, tās lietas vienkārši pakārtojās tev. Jā, viņas vienkārši pašas nāk. Es vienmēr teiktu, tā vieta, kur cilvēkam tiešām ir jābūt, tas tev nāk dabiski. Vieglāk. Vienkārši visas durvis. Jā, tā tiešām ir. Tā ir, jā. Un forši, ka tu īstenībā mammu paklausīji, jo ļoti daudz tieši spītētos. Mana mamma ir bijis man tāds sardiņģēls dzīvē. Laikam visos ceļos par mani gājuši. Skaisti. Tāds tūs cilvēks, jā. Skaisti. Jā. Vai tu jūti sevi tādu līderes potenciālu, ka jo tu pēc apziņas skaitļa esi viens. Tu esi dzimusi 1. datumā. Un apziņas skaitlis ir tas, kāda tu esi. Tas vienkārši tavs apziņas, tas, kāda tu esi, tavas īpašības, talanti. Un tev īstenībā tiešām ir jāiedvesmo cilvēki, tev ir jāved sev līdzi. Vai tu jūti sevi to potenciālu, ka tev tā enerģija ir, ka tu, kad gribi cilvēku tev sekot, ka tu iedvesmo cilvēkus? Es nezinu, vai viņi grib man sekot, varbūt. Es nezinu, par to domā. Bet tas, ka es to vienmēr sevi jūtus, kopš es vispār jau no bērnības. Kaut kā tā apziņa iekšā ir, es nekad nestrādāšu ne pie viena. Es nevaru, man ierobežo brīvība, ir tas, kas ir man pirmajā vietā. Un ja es arī saskaros ar cilvēkiem vai kādām situācijām, kas ļoti sāk tevi spiest un robežas likt ļoti spēcīgs man momentāli, es labāk eju prom, nekā es tur esmu, jo es veiku, man veseli vienkārši mirst tajā. Jā. Un es nevaru fiziski to enerģiju panest. Un tāpēc arī tas ceļš ir bijis tā, ka tu vairāk varbūt esi gājis viens, tāpēc, ka vienkārši bijis jāiet, neviens jau tev nesaprot. Un tas ir tas, kā es to ceļu visu esmu gājusi, bet tagad ir tā, ka mēs posmu pārslēdzies, kur tev ir jāsāk iet plašāk. Un ir tā līderība iekšā vienmēr, tas raksturs vienmēr ir bijis
tāds, ka tu nepakļaujies nekām. Tas es nezinu, kā to pat izskaidrot. Tu vienkārši neesi sistēma. Vispār pats par sevi. Līdz ko es jūtu, ka mani grib kaut ielikt rāmjos, man sit ārā kaut. Jā, to pretestība vienkārši. Es nevaru, un tad ir tas, ka vai nu tu ļauj sev noplakt, ko es nekad neesmu varējusi, vai nu tad tu izvēlēsies citu veidu. Bet tu vienmēr esi bijusi tik apzināta, ka tu vienmēr esi jutusi sevi kā dvēseli, ka tu jūti, kā tu esi. Jā, tas man ir nogaidījums. Protams, tie visi attīstības gadi sākumā, protams, neviens jau to baigi nemāc tādas gudrības, saprast sevi. Man nācās to saprast pašai. Bet tas, ka tas vadītāja mehānisms iekšā ir bijis visu laiku, varbūt es to nesapratu. Mēs jau visi augam. Veidojamies, jā. Mēs visi veidojamies un attīstamies, un sākumā es to varbūt nespēju apziņu izskaidrot, kāpēc es aizēju vai neeju, vai sargāju sevi, vai visi šie ceļi, ko mēs ejam. Bet ar laiku tā zināšanas aug, pieredze aug, un tad tu tikai saproti, tas veids, kā tu funkcionē, viņš ir bijis visu laiku. Tu varbūt viņu sākumā tik ļoti nespēja iztulkot. Jā. Atkal caur garīgajām praksēm vienkārši tu saproti, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Jo caur garīgajām praksēm, vispār caur kādu praksi, cilvēku piekop dzīvē, viņai pat nav jābūt arī garīgi. Jā, darbībai vienkārši. Tu sāc iepazīt, kā tu domā, kā tu funkcionē, kā tu jūti pasauli, cilvēkus, un ar katru pieredzi tas viss aug, tas spektrs vienkārši plašinās. Un šis darbs, ko es daru, ir bijis, man liekas, spēcīgākais indikators, kas parādīja to, kādi vispār cilvēki ir. Jā, bet zini, kas tu runā, man zini, kas interesē, tas, kādā vidē tu uzaugi, jo, pirmkārt, vecāki, tava ģimene, jo tipiski esmu savā praksē saskārusies, ka tos līderīšus parasti apslāpē, tā kā, kur tu lien, nevajag un tā tālāk. Kā tev ir arī skolas vide? Tas taču arī ietekmē ļoti. Jā. Kā tev bija ar vidi? Tu jūti, ka tevi atbalsta vai tieši pretēji slāpē tavu potenciālu? Man ļoti smagi bija. Jā, tieši skolā. Citiem ar tevi attiecīgi vai tev ar citiem? Nē, citiem ar mani nē, man ar sevi. Jā, es precizēju. Jā. Es domāju, ka citiem ar mani nebija tik grūti, cik varbūt man bija grūti. Tāpēc, ka tas man vienmēr interesēja dziļums. Vienmēr interesēja kaut kas tik ļoti vairāk nekā virspusējais līmenis, kāds viņš ir un bija. Un tas bija tas, kāpēc es skolā biju tik nenormāli aktīva. Man ir bijis mobbings, pazemošanas, viss tāds lietas, tas viss ir bijis loģiski no tāds viss piedzimst. tas ir ceļš, kas tev jāiet. Vai kuram ir jāiziet cauri, lai tu kaut kādā ziņā pamanītu to, kas tev notiek. Un tas bija brīdis, kad es sāku celt to savu līderības, laikam, to punktu. Veidot sevi. Darīt jau skolā tik abnormāli daudz lietas, kas vispār nebija standartā. Es sāku tur caur visādām pašpārvaldēm, nezinu, ko tur rīkot, pasākumus, kas nekad nebija bijuši. Tu sāki citas kustības, un tu vienkārši visu laiku darīji miljonēši vairāk kā citi, lai tev nebūtu jāsaskarās tik daudz ar tiem cilvēkiem, jo tev tā bija ērtāk. Tev tā bija drošāk, es pat teiktu, jo tev vienkārši bija, tad tev bija jāmācās, tad tev bija jārīko, tad tev bija jāveido, organizē, runā ar vadību, bija lietas, tā kā visu laiku bija tāds, visu laiku ir jādara lietas, lai tev nav laika muļķībā. Tas bija. Bet redzi, tas arī, tu biji līderis, tu iesaisties tur un tur, tu kaut kā dabiski visu laiku mēģināji atrast veidus. Jā, un jūties labi. Jā. Un plus tu esi vēl ļoti radoša. Tev vispār ir ritīgi foršas krūtas idejas īstenībā vienmēr. Tā kā tu vari pāanalizēt, vai viņas vienmēr izšauj, jo... Man ir bijis grūti viņas dabūt dzīves. Es esmu tāds cilvēks, kuram man viņas dzīves, tas var pa ielu, es varu uzburt tā kā entās idejas. Man tas nāk, tā ir man tāda funkcionēšana, es esmu sapņotājs. Bet arī tas darbs, ko esmu izveidojis pa lielam, viņš es viņu uzrandīju, es izdomāju. Vai pamēģināšu. Un tad viss tas, gan kustības, gan lietas, gan katra detaļa, ko tu tajā esi ielicis, ir tā kā, šits varētu būt labi. Un tā, kad tu savā galvā izdomā, šits varētu būt labi, cilvēki moro jumts. Tas ir tas radīšanas process. Un tagad ir tas brīdis, ka tās idejas jau neaprobežojas tikai ar to, ko tu dari tur, bet viņas ir tā kā tas spektrs, kas tevī dzīvo, un kā to tagad dabūt rīks.
Bet tev ir kaut kāda komanda, kas tev palīdz? vai? Tagad jā. Jā. Bet tas ņēma 10 gadus, kamēr es Bet tev nonācu vajag. līdz īstajiem cilvēkiem, kuri tevi nemānīja, neuzmetā, negribēja izmantot un tā tālāk. Jo man idejas ir Jā. brangas, bet mēs zinām, kāda ir šī pasaule, un tev ir kaut kādā ziņā arī jāspēj tas sargāt, jo ne visi to sapratīs, un ne visi to spēs izmantot godīgi. Jā, tās ir tas arī šīs dzīves mācības, jo mēs visu iegūstam caur cilvēkiem, pieredzi, zināšanas, visu iespējas. Jā. Pastāsti, kāda ir tava ikdiena šodien? Jā, mierīgi, es teiktu. Paldies Dievam! Jā. Nē, nu viņiem kopumā kā dzīvesveids ir ļoti mierīgs. Es ļoti sevi tā turu tajā, teiksim, savā laukā, burbulī, es nezinu, kā to pat nosaukt, lai es spētu uzradīt to, kas šobrīd ir jāuzrada. Vide, jo vide ietekmē ļoti. Nekā lieka vēlams. Nekā lieta. Jā. Es jūtu, ka ir kaut kas liekas, man tas nogriež. Nē. Kurā brīdī tu iemācījies pateikt nē? Tas ir, man liekas, arī baigi forši šajā dzīvē iemācīties pateikt nē. Vispār jau labu laiku atpakaļ. Pat ja es neprotu pateikt, nē, es tāpat ar savu mahināciju prātā, līderu savu mahināciju, izdomāju kaut kādas schēmas, kā pateikt, nē, nepasakot konkrēti. Es saprotu, sakārtoju apstākļus. Jā, es saprotu, tā, lai pateikt, es laikam netiek. Man bija posms, ka man bija grūti pateikt, nē, ļoti smagi. Un man bija, nedrīkst tā izskart cilvēks, nevajag tā kā, būtu jābūt labi, es biju tas labais cilvēks, kurš vienmēr visam teica, jā. Un tad man bija tā, kā man izdomāt, kā pateikt, nē, tikai tā, lai viņi īsti nesaprot, ka tas ir nē, bet tā kā tas tāds schēmot savā, kas ir pilnīgi lieka un enerģijas patēriņš, un tas ir tā pieredze, tas diezgan smieklīgi beigās, kad tu pagriez to bildi atpakaļ, kāds funkcionē, tas tā interesanti. Bet jā, man bija grūti ilgu laiku teikt nē, līdz brīdim, kad tevis asi dzīve tik tālu, ka to vairs nav variantu. Tu vienkārši tāds teikt. Bet tu saproti, no kurienes tas nāk? Kāpēc cilvēkiem, jo lielai daļai īstenībā pateikt grūti nē, no kurienes tas nāk, kā tev liekas? No bailēm, kad tevi atstums. Vai kad tevi nepamanīs, vai kad tevi nesadzirdēs, nesapratīs, tas pārsvarā ir tas. Un arī tas no tevis nošķirsies tikai tāpēc, ka tu izvēlēsies sevi. Jā. Un tas ir tas maldus limitējošais, tas priekšstats, caur ko īstenībā dzīvo lielākā daļa cilvēku, vai pat es teiktu visi cilvēki, kas īstenībā nemaz nav patiesi. Jo tajā brīdī, kad mēs izvēlamies sevi, pasauli sāk izvēlēties mūsu. Oh my God! Āmen! Tas tā ir. Tā ir. Jā. Ļoti skaisti. Oh my God! Es esmu priecīga, ka tu to pateici beidzot. Tas tiešām tā ir. Jā, jo vispār ļoti daudz cilvēku dzīvo bailēs, īpaši nodot sevi, ka viņi negrib aizskart otru, jo es arī ilgi ar to saskāros, ka man bija, jo es esmu pēc dabas ļoti labsirdīga, un es arī augu tādā vidē, kad man īsti arī neiemācīja, kaut kā es neiemācījos, ka man ir jāizvēlas sevi, un tad man vienmēr bija bail aizskart otru. Un tagad, īpaši caur bērnu piedzimšanu, es ļoti to mācos, kad es izvēlos sevi. Es cieņpilni cilvēkam pasaku, kad man tas nepatīk, un es to negribu, es atraidu un izvēlos sevi. Un tas ir vienkārši jāiemācās. Tas tiešām ir jāpraktizē. Jā, tā ir praksa. Tā ir tīrā praksa, jo mēs jau nevaram aizskart. Aizskart mēs varam tikai tad, ja otrs cilvēks uzskata, ka viņš ir aizskarts. Viņam ir izvēle, mēs nevaram kontrolēt to, kā cilvēks uztvers. Bet mēs varam nostādīt to, kas ir pareizi priekš mums, jo tad iegūs visi. Bet piekritīsiet, ka tāpēc ir radies tas teiciens savējie sapratīs. Un tieši pēc šī parasti, kad izvēlies sevi, vienkārši savējiem ir tāds, labi, baiba. Jā, un tad, kad tu izvēlies sevi, tu pēkšņi ieraugi tos, kas tevi nekad nav sapratuši. Tas ir un tas ir, zini, par ko vēl, Elīna, par tām bērna pozīcijām, un ka tu neesi pieaugušā, ka tu dzīvo upura lomā, jo cilvēkiem ir izdevīgi, ka tu dari to, kas viņiem ir izdevīgi, īpaši darba devējiem. To arī praksē esmu ļoti sapratusi, kad cilvēks nespēja pateikt ne, un viņam krauj virsū, lai gan viņš to nevēlas, un tas ir izdevīgi cilvēkiem. Tā, kad sievietēm es arī mācu iemācīties teikt ne, un tā, kad viņas to iemācās, tad pēkšņi visi paliek. Parādās tā patiesība, kas ir īstenībā, Jā, kaut kādas interesantas arī situācijas dzīvē, vai ne, mēs kaut kā piesaistam pēc tam, bet tas atkal ir treniņš, tāpat kā mēs ejam trenēt. Visa dzīve ar vienu vienīgu pieredzi un treniņu kaut kam nākamajam līmenim. Jā.
Jā. Varbūt tu mums vari pastāstīt vairāk par savu projektu, par savu Instagram bērniņu. Pastāstī mums lūdzu vairāk. Kuru bērniņu? Privāto bērniņu? Look inside. Jā, look inside. Kas tad tas ir? Jo paskatoties to profilu, jau rodās tiešām tāda dziļa tā sajūta, ka tas ir kaut kas vairāk. Tas nebūs, kā teikt, tāds standarta coachings vai kaut kas vairāk. Jā, man gribās vairāk, lai tu pasaulē, kas tas ir. Līderība. Jā, kas ir tas, ko tu esi radījusi? Labi. Principā ideja piedzima aptuveni kaut kādus 3-4 gadus atpakaļ. No tik zema kritiena dzīvē, kad tā, ka riktīgi nonulēja. Un es, kā jūs jau zinat, līderis, tad nevar neko nedarīt, taču visu laiku ir jādara kaut kas. Radītāji. Man atsēdināja uz dīvāna aptuveni pusotru gadu. Man nogrieza klientus, naudu, visu, ko varētu paņemt. Viss izbeidzās dzīvē. Es pareizi saprotu, tas bija Covid? Tas bija Covid laikā. Jā, tas bija Covid laikā, kad es arī pieņēmu lēmumu, un bija ļoti skaista vieta tur Rīgā, un viss bija forši, tikai tie apstākļi bija tādi, kad es vienkārši pateicu, ja man tā izrīkojās, man to nevajag. Un es vienkārši pieņēmu lēmumu aiziet no visa. Bet tā doma nebija, protams, ka viss tā veiksies. Viss bija vienkārši tāds, es pārprofilēšos, es pārbīdīšos uz citu vietu, un tad pamazām tur to visu kaut kā audzēšu tālāk vai attīstīšu. Tas tā nenotika. Un tas bija tāds bliezers, kā saka, jostas vietas, kad tu biji iztēlojies vienu bildi, kas beigās vienkārši vispār nebija. Un tad sākās attīstības posms, ka tev bija ļoti dziļi jāsāk rakties sevī. Es tā jau roku visu dzīvi, sevī, visu dzīvi. Bet tas bija posms, kad es dabūtu arī rīktīgi pasēdēt. Jo nebija nekas un neviens, un nevieni apstākļi, kur varēja aizmukt, aizbēgt. Bija tu un tavs dīvāts un viss. Un tajā brīdī arī sākās visi jautājumi, kāpēc šeit tas nolikt, kas ir noticis. Sāku skatīties uz visu introspekciju vēl dziļāk nekā tad, kad tev bija iespējas iet citu. Kas priekš tevis tajā brīdī strādāja vislabāk no visām praksēm, ko tu tajā brīdī darīji vai nedarīji? Kas bija tas, kas tev... Zini, es pat nezinu, vai es baigi darīju kaut kādas prakses. Es ļoti daudz gāju ārā, staigāt mešu tur, tā kā burtiski pie dabas. Raki sevi? Es raku vienkārši sevi, jo es sapratu, ka neviena prakse īsti tevi tur neizvilks. Bet īstenībā tā arī prakse būtu vienatnē. Tā arī prakse. Prakse, tajā brīdī, kur tu esi, kad tu saproti, ka ne tu īsti meditēt. Tu negribi neko. Tu esi nolicis tajā stāvoklī. Tukšums, nulīte. Tev ir tukšums, tam nav tā kā burtiski pat vēlmes neko darīt, jo ir apmēram tik grūti. Tajā brīdī, kaut kas tevī sāk dzimt, ka tu vienkārši sēdi ar to, ko es domāju, ko es jūtu, kā man to tagad labot, kā man to tagad virzīt, un tu burtiski sēdi ar visu to smagumu, ko tu tajā brīdī jūti, un tagad tu centies viņu šetināt. Jo man bija telpa to darīt. Ja man būtu darbi un cilvēki un klienti un viss cits dzīvē, es to nevarētu izdarīt. Tāpēc, ka tev uz lai traustīt. Jā. Jo, zini, fokus. Bērni vispār, viņi ļoti labi saprot, kā tas ir, kad ir tā dzīve. Tu varbūt arī gribētu to darīt, bet tev nav tā telpa, bet ir tā māksla spēt atrast pat tādos apstākļos to visu iespēju, jo tas ir tas, kas galā neliek nokrist tev. Un tas arī bija tas, kad tev nekā nebija, es sāku ļoti rakt sevi, un tu nokriti jau tik tālu, kur bija klupiens. Es esmu kā jau līderis, visam ir jābūt kontrolā. Jā. Visam ir jābūt tāds, tev ir perfekti, viss izplānots, skaidrs, virzīt mērķi. Tu esi perfekcioniste. Tu reizēm, es zinu tev jālīt. Es esmu smagā artilērija tur ir, bet to salauzt. Tas vairs nav tādā vispār. Tu esi brīvāka vienkārši pat par sevi. Daudz, jā. Protams, es turu līmeni. Man nav tāda, es saprotu. Sajies kaut kā. Vienkārši tas, ko tā dzīve ir iemācījusi, ir atlaist. Grožus. Atklāj to brīvo sajūtu, jo tu vari būt perfekcionists, bet tad, kad tev ir sakārtota iekšā.
Jo tā perfekcija ļoti, ļoti, ļoti mūs nospiež tajā brīdī, kad mēs paši īsti nesaprotam un nejūtam, kā mums ir pareizi jāvada. Jo perfekcijai ideāla vieta ir tad, kad tu saproti, kā tu pareizi vadi dzīvi. Jo tad tu visu liec pa plauktiņiem. Viņi ļoti iemāca visu likt pa plauktiņiem. Bet tad, kad viņi pārņem brīdī, kad tu esi hauss, tad ir slikti. Tad ir tā kontrole, kas mums iznīcina. Jā. Un tas bija pirmais, ko sagrāva tā kontrole. Jā. Jo es ļoti tiecos, kā man no šitā tikt ārā. Tu tā kā burtiski cīnījies. Līdz brīdim, kad tu piekurs tik tālu, ka es nokritu ceļos un pateicu, pasaka man, ko darīt, jo es vairs nezinu, ko darīt. Un tas bija brīdis, kad es nākošajā dienā piecēlos, un man tā kā ar zibens spēriens ar galvu. Tā kā man sāka birkt idejas, pēkšņi 2 vārdi priekšā, lupins aid. Tā kā galvā spektrs parādījās, viss atbirt, kā jātaisa, kur, kādas idejas, kādi produkti. Man zosāda. Pilnīgi Jā. Okay. Un tā kā tu burtiski sēdē, tā kā slapju lupat pasēdē, apmēram tā kā kas tā kā tikko notika. Jā. Un tad tu saprati, ka tas bija tas impulss, ka tev iedēļ to, ko tu lūdzi, Ko tālāk? bet tagad ir tas nākamais punkts. Bāc, es vairs nevaru to nedarīt. Es palūdzu, un man tagad ir atbildība. Jā. Kad es sāku karpīties no pilnīgas nulles, bez naudas, bez līdzekļu, bez nekā burtiski. Un kā es sāku to visu kustināt. Un tas bija ļoti interesants. Tas vispār piedzima jau gadus atpakaļ, kad uzrīkoju pirmo pasākumu. Kaut kādā brīdī tas atdzims drīz, es domāju. Jo tas vispār sākās tāda ļoti interesanta pasākuma ideja par apziņas nešanu. Viss ir manā pasaulē par apziņu. Vienalga, ka tu strādā masāžu pasaulē, terapijas pasaulē, ar skaņām vai ko, galu galā tas viss ir par cilvēka apziņu. Un tās visas idejas, kas man sāka nākt, bija kā instrumenti, kas spēja izmainīt cilvēka veidu, kā viņš skatās dzīvi. Un tāds viss sākās. Jā, man gribas nokomentēt dažas lietas. Tā kā, paldies, ka tu padalījies, ļoti, ļoti interesanti. Un tava apziņas skaitļa, tavas personības tā ēnas puse arī ir, ka tev ir jāiemācās mazāk kontrolēt to, ko tiešām nevajag. Un ka tev ir jāmācās deleģēt, ja, ka tu neuzņemies visu uz sevi. Tas man ļoti grūti, jo visu es nesu savus muguras. Jā. Ilgi tu izturēs. Un vai tu piekrīti, ka tās krīzes mums visiem ir vajadzīgas, lai mēs spētu saprast, kas mūs velk uz leju? Jo varbūt, ja tev nebūtu šī krīze, tu nekad arī, principā tev tāpat Dieviņš un visums tev tāpat iedotu kaut ko situāciju, lai tu saprastu, kas tev velk uz leju. Jo šīs situācijas vienkārši vilka tev uz leju kā aņkurs. Un tādēļ tu piedzīvoji to krīzi, lai tu saprastu un augtu. Jā, es uzskatu, ka kritiķi ir lielākais zelts. Jā, es arī. Jo viņi ir tie, kas mums parāda to, ka tev ir jāiet tālāk. Jā. Jā, citā līmenī. Varbūt jāmaina virziens. Varbūt jāmaina virziens. Kā kuram, jā. Tas ir kā kuram. Jā. Tāpēc ir jābūt ļoti spējīgam veikt to introspekciju sevī kā sāku, jo tad tu sapratīsi, varbūt tev nav tā, ka tev jāmēr pilnīgi nozara. Varbūt tev vienkārši jādara savādāk, vai tev ir jāskatās plašāk. Tas ir viss, varbūt tev ir jāaug, tad tu saki, varbūt ir jāmācās deleģēt, jo tas vispār man ir bijis ļoti smagi, jo tev ir ļoti grūti uzticēties. Jā. Jo tas ir, zin kā, ka tev viss tā pieredze, kā tu esi audzis, visas tās programmas, kas tev ir ielicis, ka, tu tā pasauli pietiekami skaidri tev parādīs, ka viņi uzticēties nevar. Un tad ir tas, bet lai tu būtu darīt šīs lietas, lai tu uzbūvētu kaut ko lielāku, kas spēj palīdzēt vairāk cilvēkiem, tas nav iespējams to vienkārši izdarīt vienam. Un tad ir nākamais izglītības ceļš, kas ir tevī uzbūvēts tāds, kā no tagad, kā no tā tikt vaļā vai kā to izmainīt. Nav jātiek vaļā, jo tā ir pieredze, kas ir svētīga, jo viņi mums iemāca redzēt patiesību, bet tajā pašā laikā viņi mums māca ieraudzīt to, kā arī tu gribi. Un tad mācīties to veidot. Jā. Pamazām pa soļiem, kā. Jo es vienmēr esmu uzskatījusi, ka krīze nav, lai mūs iznīcinātu, bet lai mēs pamanītu kaut ko un pēc tam atspērtos un augtu. Un krīzes īstenībā būs da jebkurā, man liekas, apziņas attīstības līmenī. Viņas vienmēr būs. Jā, tikai kādā līmenī. Tas vienmēr, lai atvērtu acis, tas ir pilnīgi vienmēr. Tas ir tā skēmiņa elementārā pat repītēm vienkārši. Tas ir pilnīgi. Jā, jo tev ir vajadzīgi krīzes brīži, lai tu saprastu, kur tev ir nākamie soli. Ja saliktu prioritātes kaut kurā brīdī, jo fokus arī kaut kur nobīdās ik pa laikam. Jā, piemēram, kad piedzimst bērni.
arī tā dzīve pagriežas bišķi kaut kā savādāk. Jā. Tur ļoti. Ja cilvēks ir, ja mamma ir apzināti, ja vecāki ir apzināti, viņi saprot, ka tas tiešām izmainīs. Ir jau tiem, ka ienāca un fināli turpina dzīvot tāpat, kā dzīve ir dažādi. Bet tas arī ir liela kļūda, jo tu nevari turpināt dzīvot kā iepriekš, tāpēc, ka tava dzīve nav kā iepriekš. Un tas arī, tādā tava kaut kāda psihiskā turēšanās pie vecāka, tev ir bail no jaunā. Tie cilvēki nespēja. Jā, nav elastība. Konstantas pārmaiņas. Jā, attīstība. Un trakākais ir tas, ka, ja cilvēks nesaprot, tad ir jāmainās, kad vispār gan bērniņš ienāk ģimenē, vai vispār kaut kas notiek, vai mainās. Tas ir impulss tev mainīties dabiski, un ja cilvēki to nedara, es uzskatu, ka dzīve ļoti smagi liks nokrist. Jā, pretojies. Neviens jau nav piedzimis, neko nemainīt, neko nedarīt. Jo dvēselē mēs esam atnākuši šeit radīt, darīt, mainīt, virzīties, un arī kļūt labākiem priekš bērniem, priekš nākamās paaudzes. Jā. Tā, ko mums šeit ir jāuzbūvē. Un no pārmaiņām nevajag baidīties, no krīzes nevajag baidīties, vajag vienkārši ieskatīties sevi un saprast, ko man tas māca. Nevis kā, aunam skriet visu laiku sienā un nepamanīt tās lietas, jo tas ir izmā par tā apzinātību, vai mēs ieskatāmies sevi iekšā vai nē. Jo ir cilvēki, kur tiešām strādā visu laiku no rīta, vienu to pašu dara un visu laiku skrien kā vāveres ritenī un pat nejūt tos signālus no visuma, un tad reizēm bliezīs tā, vai no depresiju, vai tur nāvi vai vēl kaut ko. Tiešām ir. Tas tāds galīgs, tas ir tāds signāli. Jā. Tev kaut ko paņems nost, lai tu saprastu. Nav jau nozīme varbūt ko. Kā saku, varbūt nevajag būt tik aprobežotam un domāt, ka ar tevi nekas nenotikt. Jā. Cik tāda nav. Jā. Bet tiešām spēt saprast, ka tu tiešām negribi, lai tev letāli kaut kas notiek. Labāk sāc domāt šodien. Jā. Tāpēc, ka dzīve ir interesanti. Jā. Neļauts tev tā levitāji. Kā saka, mēs neesam atnākuši šeit pīrādziņtē. Jā. Bet varētu. Jā. Kas tevi, Elīna, spēcina? Jo noteikti tāpat tu esi atradusi savu ceļu, te savu dvēseles aicinājumu. Par to mēs arī parunāsim. Tu jūties noteikti piepildīta šajā pasaulē. Un tu tāpat... Sevi. Jā, sevi. Jā, bet ar to arī viss sākas. Ar to arī viss sākas ar iekšiņām. Tas, kā tu sevi jūties. Un noteikti tāpat ir kaut kādas grūtības, sarežģījumi, jo mēs tāpat komunicējam ar cilvēkiem, ar komandu un tā tālāk. Pastāsti, kas tevi spēcina, kas tevi iedvesmo, kas tev dod enerģiju, spēku, iedvesmu? Un arī fizisku, ne tikai garīgu. Kas ir tavi instrumenti? Uz galvas stāvēšana? Kā es teiktu, ka tu vari nostāties uz galvas, respektīvi, ja tu spēj apgriezt sevi otrādā, tad tu vari apgriezt visu dzīvi. Tā kā, es vēl nevaru. Es sāku, tā kā vispār viens. Jū, labs. Bet kas man spēcina? Es teiktu... ticība, kad mēs šeit atnākuši, lai mēs izdarītu kaut ko. Īstenībā jau katrs cilvēks. Šajā gadījumā es runātu par sevi, bet man tā apziņa vienmēr ir bijusi, ka tu šeit esi atsūtīts kaut ko izdarīt. Un tā sajūta man personīgi iekšā ir bijusi, ka tas nav kaut kas maziņš. Visi tavi dati par to norāda, kā jau mēs zinām. Jā. Kā jau mēs ieskatījušies. Jā. Un tev vispār, tev ir savs biznes, vai ne? Tas ir tavs biznes. Elīna Mīla. Tas ir tavs biznes, un tev ir jāstrādā ar cilvēkiem. Tavs biznes nav saistīts, piemēram, ar bruģēšanu, bet ar cilvēkiem. Bet es arī to varu vajag. Šaubām. Jā. Biznesa, palīdzēšana cilvēkiem, tev ir jāblogo, tev ir jārada sevi, jo caur to tu arī audzē. Tas arī eju un pa lielu, tas spēks, tur visas tās ikdienas, tas, principā, tas dzīvesveids. Tas, kā tu dzīvo, tas, kas tevi tur. Ķermeņa kustība, vienalga, tas ir stāvēt uz galvas, joga vai skriet, nav nozīmes ko cilvēks izvēlās darīt. Galvenais, viņš vienkārši dara. Jo tas kārto galvu, tas sakārto tavu enerģiju, tas sakārto tavu sajūtu, ka tu jūties labi ar sevi. Un kustība, sports vispār bijis man tāds ļoti klāt stāvošs visu dzīvi, jo tas ir vienīgais, kas ir vācis kopā man mentāli.
lai es vispār tā kā sakārtot savas domas, savas sajūtas un vispārējo, un ķermeņa kustība man rada to vitālu enerģiju, kad es spēju vispār iznest grūtības, dzīvi, to, ka tev ir vienkārši jāiet un jādara lietas. Ja es to nedarītu, es nezinu, man liekas, es jau sen būtu nojūgusies un vispār, tāpēc, ka viss tās idejas, viss, kas tevī notiek, viss, kā mēs zinām, dzīve ir tā, kā viņi ir, ja mums visu laiku piespēlē situācijas, lietas par izsināt, citreiz paliek grūti. Vienkārši vārdi tiešām nozīmē grūti. Jā. Un ko tad man darīt? Raudāt, dzert antidepresantus, es nezinu, tur narkotikas lietot, kāpēc? Priekš kā man to? Ja es varu izvēlēties, kas nāk par labu manam ķermenim, manam prātam, manai dvēselē, jo tie visi pārējie ceļi, viņi ir, redzīt, tad, kad mēs darbojamies ar sevi, tas ir atkal darbs ar sevi. Tad, kad mēs izvēlamies ārējos apstākļus, vienalga kādi tie būtu, mēs tieši ejam prom no sevis, jo mēs nevēlamies satīties, nevēlamies tikt galā ar to barjeriņu, kas tajā brīdī ir grūti aiziet uz to treniņu, vai ir grūti uztaisīt uz ēst. Izdara. Un tas ir tāds vienkārši izdara, tā nav varīja, tev jāizdara. Pēc tam jau tu tikai saproti, ka tu pārkāp pāri. Nebija nemaz tik traki. Nebija tik traki, bet viena tik galā, un tagad es jūtos labi. Bet piekrīt, tas arī ir tāds, kā teikt, lieta, ko tu tikai trenē, to pašdisciplīnu, un tas nav tā pēkšņi. Tas ir tīrākā, teiksim, tāda neatlaidība un disciplīna. Jā. Un man tas ir iekšā kaut bērnības. Tu esi prasīga pret sevi. Jā. Teiksim, tas ir tāds, ja es to nedarīšu, tad es kritīšu, es zinu to. Un tev visu laiku ir jābūt tonusā, tavā tajā tonusā. Jo tas nav tik daudz par citu, cilvēki klūp, kāpēc viņi nespēja pieturēties pie ne fiziskām aktivitātēm, ne uzturiem, kāpēc viņi aiziet tajās atkarībās. Tāpēc, kad viņi nav sapratuši, kas viņi ir, ko viņi grib darīt un kāpēc viņi vispār dara šīs lietas. Jo es to nedaru dēļ izskata, dēļ tā primitīvā, ko cilvēki, kāpēc viņi to dara. Es to nedaru dēļ tā, es to daru, lai es justos labi. Jo tad, kad es jūtos labi, es spēju translēt informāciju, es spēju strādāt, es spēju redzēt, man ir tīras acis, tīra apziņa, strādāt ar cilvēkiem, ar idejām, kuras man nāk un vispārējo. Ja es to nedarītu, es nespētu to enerģiju iznest. Ja manī nebūtu tas spēks uztrenāts, gan fiziskais, gan mentālais, tīri enerģētisks, neviens cilvēks to nespētu iznest. Jā. Tas vienkārši nav iespējams. Jo, zini, tev ir ļoti daudz enerģijas arī pēc taviem datiem, tev vienkārši dabiski daudz enerģijas. Man ir tā, ka man arī it kā var būt brīva diena, ko viņam darīt? Jā. Skaidrs, jādara kaut kas. Bet tev tiešām ir jākustās, jāsporto, piemēram, skriešana un peldēšana un joga. Vispār ir tāds must have, kas tev ideāli būtu piemērots. Un zini, kā ir ar to enerģiju? Ja dabiski tev ir daudz enerģijas, viņai taču kaut kur ir jāiziet. Jārealizējas, tā kā tā ir. Jā, un ja tu turi sevi iekšā, tad arī sākas apāties, slinkums, jo tā enerģija, viņas ir tik daudz, ka viņi tevi aprīj. Jo ir tā, jo tad es esmu bijusi, kad ir tie kritieni, kad tev nav iespēja neko tur izpausties dzīvē, vienalga kādā spektrā. Tad arī ir tas, ar ko es saskāros, tev tā enerģija vienkārši tur iekšā. Un zini, ko viņi dara ar tevi, ka tu viņu neatrod kā izlaikt? Iznīcināt tevi. Viņi iznīcina. Jā. Viņi vienkārši... pašiznīcināšanās. Tev ieslēdzās pilnīgi citi mehānismi, kas sāk tevi graut no cits puses. Jā. Vārds, kā lai es tagad atrodas ar šitā visu. Un tas arī par to savu potenciāla pārvaldīšanu, ka tu ej to savu dabisko ceļu. Un sports tiešām, es visiem cilvēkiem iesaku sportu. Atrast vienkārši to kustību, kura palīdz, jo tas nenormāli stiprina mūsu mentālo veselību. Un kāpēc arī, piemēram, vīriešiem, kad audzina dēlus, man nebaigi, tu audzini 2 dēlus. Dēli ir jāaudzina caur, viņi jāiemāca grūtībām, jo vīrieša raksturam jābūt spēcīgam. Un sports ir viena no lietām, kas stiprina vīriešu raksturu. Es tev piekrītu. Tad ir tāds komats. Jā, jo man šķiet, ka man šajā dzīvē ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Tieši tā, man ir 2 dēli, kur man šķiet, ka man vienkārši ir jāizaudzina tā, ka viņi ir krietni, godīgi, mīloši. Un es noteikti neesmu tā mamma, kas saka neraudi, nepīksti. Es vienmēr cenšos uzklausīt, saprast to cēloni. Protams, memes dēliņi gluži tā kā laikam varbūt nē, bet tur atkal zini, kā tas svārstamies. Atstāja vīriešiem savu uzdevumu. Jā, tādā ziņā tā kā jā, bet es vienkārši, mans uzdevums ir tiešām sabiedrībai iedot tādus, nodot tālāk tādus sakarīgus un
veselīgus džekus. Bet jā, sports, jebkurā gadījumā vīriešiem, sievietēm tas ir vāji jādzīv. Stiprina ne tikai, jo arī tev ir fiziski vājš ķermenis, kā tu vari iet ikdienā darīt savus lielos mērķus sasniegumus, ja tu fiziski esi vājš. Es tev vēdru pateikt arī šo ideju, kur mums sāk, principā šogad, kad satikt pareizos cilvēkus, sāka nākt tas viss spektrs, kā tam ir jābūt. Kāpēc es sāku vēl vairāk trenēties, vēl vairāk lielu uzsvaru likt? Man likās, kāpēc es to daru? Pats sev jautāju. Un tad es sapratu, ja es to nedarītu, es nespētu to iznest. Tāpēc, kad iznest to, kas ir jāsaprot, lai to vispār uzbūvētu, tas prasa ļoti abnormālu dvēseles kapacitāti, mentālo kapacitāti, fizisko kapacitāti. Loģiski. Tur iet viss spektrs. Un ja es to nedarītu, tas nebūtu fiziski iespējams. Jo tā enerģija, kas caur tevi nāk, ir pārāk liels spēks, un tavam ķermenim ir jābūt pietiekami spēcīgam, vitālam un veselam, lai viņš vispār spētu to piedzemdēt uz šitās zemes. Un tas reāli tā ir, un to es sapratu. Un tāpēc ir tā, kāpēc cilvēkiem saka, dariet, un vienalga, kas tas ir. Tam nav pat jābūt sportam, nezinu, spēlē instrumentus, mūzikas, dari ko, kas ir tavai dvēselē svarīgi, bet dari, jo tikai caur to tu dabūsi to kārtību sevi un to spēku, kas tev vispār palīdzēs to ceļu vispār iet. Bet sports kā tāds, viņš arī māca disciplīnu. Un ļoti daudziem cilvēkiem... Kā pa lielu, ja tu gribi iemācīties disciplīnu, tas ir tiešākais kā to. Un tas arī tāds labs rūdījums, jo vienmēr pēc tā es vairs nevaru. Tu vari patiesībā vēl pāris reizes, tu noteikti vari. Un tas arī stiprina to mentālo pusi, kas ir pašpārliecinātība par sevi. Un caur to stāvokli tu atkal sasniedz jaunas lietas. Un tas ir, viss ir tā kā saistīts viens ar otru, tā kā tāds liels aplis. Jā. Un to vispār, Elīna, tev caur sportu, caur kustību, caur pārvietošanos, caur braucieniem, caur ceļojumiem, tu caur to sevi aktivizē arī finanšu plūsmu, pareizos cilvēkus, foršākus projektus, vairāk naudas. Tādēļ tev vispār must have ir kustība, pārvietošanās. Būs. Jā. Bet ceļo? Šobrīd tā mazāk, jo vairāk es uzsvaru lieku uz to, kas man ir jārada. Es vispār neļauju nekam ienākt šobrīd savā laukā, jo man ir jādabūna dzīva ideja. Tad, kad es viņu dabūšu dzīvu, tad runāsim citu lietu. Jo, principā, man ir jāpiedzemdē tā pati ideja līdz galam, lai viņa sāk kustēties un lai viņai ir vieta attīstīties. Un tajā brīdī, kad man būs vieta viņu attīstīt, tur jau ienāk, kur tu brauc, kur tu ej, kur tu, kā tu tagad vienosi kopā. Un tas ir tas mans tāds tuvākais virziens, ir tā stratēģija, kā es to grasos virzīt. Jo ir vieta pasaulē šajā projektā. Jā. Jo ar šo projektu man ir mērķis izcelt tieši Latvijas cilvēkus uz āru. Jo šeit ir pērles, jo projekts pa lielam ir virzīts, medicīnu. Tāpat medicīna jau ir tikai citādākā izskatā, kas ir balstīta uz to, kas tiešām cilvēkam spēja palīdzēt, kam ir nozīme. Jo, cik tad mums ir daudz ārsti, kuri patiesībā nespēja izārstēt cilvēkus? Cik tad mums ir speciālisti, kuri nespēja nekur viņus aizvest tos cilvēkus vai parādīt to ceļu, kur viņam ir patiesībā jāskatās, jo neviens jau mums neizdziedina. Jo tas, kas mūs izdziedina, ir vairs nepaši. Tas, kā mēs atrodam atbildes par to, kāpēc es savu dzīvi kaut kur esmu novedis, kāpēc savu veselību kaut kur esmu novedis, vai kāpēc vispār kaut kas man nepatīk manā dzīvē, vispār tur ir šobrīd. Jā. Un tas ir par šo projektu, kad es vēlos savākt kopā cilvēkus, kvalitāti, inteliģenci, to, kas tiešām stāv uz zemes. Mēs vēl joprojām esam uz zemes. Tas, ka mums ir jālidinās pēc sapņiem, jo tikai tā mēs spējam aiziet tur. Jā, bet mums ir jāatcerās, ka mēs šeit dzīvojam, mums visiem ir jāpelnā nauda, mums visiem ir jāmaksā rēķini, mums visiem ir dzīve, kuru nevienam neatcels. Tikai tāpēc, ka tu esi iedomājies, ka tu esi īpašs. Neviens šeit nav īpašs, mēs visi šeit esam. Un mūsu uzdevums ir būt unikāliem pašiem ar sevi. Jā. Un tādā veidā mūsu unikalitāte, kā es saku, ir tas, kas nevis mūs atdala, bet tieši savieno. Tas, ka mēs katrs pats ļaujam sev būt, ir tas, kas patiesībā mūs savieno. Tas, protams, bet tas atkal ir tā kā. Es visu saprotu, es negribu oponēt, bet atkal, kurā vietā vienkārši mēs esam tajā dzīves posmā, vai ne? Ir tā, ka tu vienkārši pieņem visus tādi, kādi viņi ir, un arī mūsu darbs ir strādāt ar klientiem, mūsu klienti ir dažādi, un tas arī, man liekas, ka ir iemācījis mūs paplašināt tās mūsu robežas, vai ne? Jā, jo katrs cilvēks ir savā attīstības līmenī, un tas ir jāpieņem.
Un par to arī kaut kādā ziņā to projektu, ko es vēlos izveidot, tas ir priekš tā, lai iedod cilvēkam to drošo telpu būt tajā līmenī, kur viņš ir. Varbūt kāds ir iesprūdis ķermeņa līmenī, varbūt kāds ir kvantu līmenī, varbūt kāds ir, es nezinu, tur mentāla līmenī, vai varbūt, vienalga, tie līmeņi ir dažādi. Jā. Un tā ideja pa lielam ir dot to telpu, lai cilvēki jūtās sadzirdēti, saprasti un saklausīti. Vienalga, kurā brīdī viņš šobrīd stāv. Un tur jau ir tā māksla, nevis teikt, tu dari pareizi vai nepareizi, kādas man tiesības norādīt, kas ir pareizi vai nepareizi. Vērtēt. Viss, ko tu dari, ir pareizi. Pat, ja tas tev vada uz grāvi, jo tev varbūt tur ir jānonāk, lai tu saprast, ka tu tā nepareizi. Un ne jau mans uzdevums no tev glābt, mans uzdevums ir spīdēt, lai tu redzētu, ka tu vari tur būt tā kā. Bišķi virzienu parādīt, bišķi virzienu. Skaties, te var tā kā tikt ārā, paskaties ceļi. Mans uzdevums ir izgaismot ceļus, bet tavs uzdevums ir izvēlēties viņu pašam. Diktēt. Kas ir tā dzīve. Tas ir ļoti daudz speciālistu šobrīd klūp, principā, tas, ko es redzu, kad kāds gribās visus te izglābt un izdziedināt. Mums neviens nav jāglāb, mums neviens nav jāizdziedina. Mums ir vienkārši jābūt un ar savu piemēru jārāda, kad mēs varam izvēlēties citas pieredzes, mēs varam izvēlēties citus ceļus un ka mēs varam izvēlēties to, ko grib dvēseli, nevis to, ko saka pasaule. Jo pasaule mums iznīcinās, ja mēs skatīsimies viņā. Bet man šķiet, mēs ar tevi arī bijām diezgan vienlaicīgi tajā posmā, ka mums likās, ka mēs varam izglābt pasauli. Mēs visi tur, man liekas, esam. Tie bija mūsu 19, 20 gadi, tad, kad mums likās, ka mēs varam izglābt visu pasauli. Tu esi tik tā kā atvērts, un tad vienkārši pamazām tevi tā. Tajā brīdī arī es nonācu laikam līdz tam, kad bija tas zemais posms, ka tomēr kārtējo reizi mēs atkārtojamies, ka mēs paši uzņemamies to atbildību paši par to, kā mēs jūtamies, un es nevaru izglābt tevi, ja tu negribi tikt izglābta. Tā kā es tev Mans uzdevums arī, ja mūsu uzdevums ir spēt saprast, kurā brīdī ir vērts runāt. Un to šie gadi ir perfekti iemācījuši. Tu lasi tos cilvēkus, tu viņi saprot, šeit nav vērts tērēt enerģiju, šeit ir vienkārši jārunā cilvēkiem. Jo cilvēks ir tiešām tie vairāk apziņas līmeņi, ka cilvēks tu viņam teiks, un viņš nedzirdēs, viņam būs pilnīgi vienalga. Tādēļ forši šajā palīdzošajās profesijās tiešām gadu gaitās arī esmu aizgājusi līdz tam, ko tu tagad teici, kad ir jāsaprot, ka man arī bija tā sajūta, ka es izglābšu visu pasauli. Sākot ar ģimeni, jo tagad tu iemācies. Un tas ir vissliktākais to darīt, ja viņi tev nav lūguši. Absolūti nevienu nevajag glābt, kad cilvēks to nelūdz. To es iemācījos arī. Padomiem. Vienmēr seko, tiec pati galā. Dzīve. Galīgi, ka tā, ka mēs paši tiekam galā ar sevi, mēs kāpēc vispārējais arī smainās. Tas tā vienkārši ir. Tāpēc, ka tas ir lauks, tā ir enerģēta. Jā. Zini, ko man vēl gribas tev pajautāt? Kādu savu bērniņu, savu projektu Look Inside redzi 26. gadā? Kāda ir tavi mērķi? Ko tu gribi sasniegt? Spēcīgs gads 26. ir ļoti spēcīgs. Tu vari sasniegt visu, ko tu vēlies. Ar ko lai sāka? Labi, zini, kā es mēģinu ar savu prātu nelikt rāmjus. Man ir stratēģija, man ir mērķis, man ir skaidrs, kas man tā kā būtu jādara un kā. Bet es vēl joprojām ļauju, es vadu lietas, bet es daļ šīm pieredzēm esmu iemācījusies ļauju, lai tevi vada. Es nevaru pateikt, rīt jābūt, ja es skaidri redzu, kad apstākļi rāda, ka rīt tam nav jābūt līdz rīt. Varbūt tam ir jābūt pēc mēneša. Un spēt tā kā ļaut sev saprast, ka tev nav jādzer zirgi. Tikai tāpēc, ka varbūt tev šobrīd ir jāiet, nevis jāskrien. Bet stratēģijai tāpat ir jābūt. Bet stratēģijai jābūt, jo kāda. Viņi ielaik to sistēmu, viņi ielaik to virzienu. Viņi ielaik skeletiņu. Tam tas vispār piedzimt. Un tad tu to skeletiņu apaudzē ar to. Var arī bišķi pabīdīties, Kāda tā kā piedzimt. Un tas ir tās sievišķās un vīrišķās enerģijas spēja viņu apvienot. Kas ir mūsos visos. Labi, man tā vīrišķā enerģija, kā vienam vienmēr ir, ejam, bliežam, taram, maucam, tas, skaidrs nostādi vienmēr esmu bijusi, bet tā dzīve man ir ļoti spēcīgi mācījusi caur tām smagajām pieredzēm dabūt
sievišķo enerģiju. Jo mēs esam Jo tas sievietes. Jo vīrišķā enerģija pēc savas būtības nespēja radīt. Viņa nav. Tas ir par disciplīnu, struktūru, darīšanu. Vīrišķā enerģija ir tas, kas visu darbu gatavo. Tur ārā. Sievišķā enerģija, es tagad sēdēšu, es te pasapņošu. Kā vajag? Kā es redzu? Ja tas nebūtu, tad mēs neko šeit nevarētu. Un tas bija tas, ko man ļoti mācīja balansēt. Kā dabūt to balansu starp vīrišķo un sievišķo. Un nācās to vīrišķo. Tas kods ir šausmīgi spēcīgs. Bet tev ir arī 2 sievišķie cipari. Tev nav tik traki ar vīrišķo enerģiju. Un zini, tas ir viena no lietām, kā cīnīties ar to vīrišķo enerģiju, iemācīties deleģēt. Nevis cīnīties, bet pārvaldīt, jo mēs esam sievietes, mums ir jābūt balansā. Jo nevar dzīvot, var dzīvot, bet tad arī. Es uzreiz varu pateikt, ka tā vīrišķā enerģija pārņem, viņa momentāli sāk iznīcināt to radošo pusi, to, kas tev tā kā. Paliec tu tā, tu paliec strukturēta, tu paliec tāda. Nežēlīgs, tu paliec tāds ļoti strikts, bez atlaidēm, viss ir tāds. Visam ir jāstrādā, un kas ir labi, tā arī ir jābūt. Bet ir tā vieta, kur ienāk tā mīlestības daļa, tas maigums, tā sapratne, tas vispārējais spektrs, kas patiesībā būvē to, kas ir ielikts struktūrā. Tā ir tā esence, kas vispār visu pilda, tā dzīvība. Jā. Un viņam ir jābūt balansā. Tas nav viegls taču tos atrast, kā šīs enerģijas strādā. Tas nav, es te runāju par sievišķo, vīrišķo enerģiju. Cilvēki nesaprot, kas tas ir. Piedodiet, viņi nesaprot, viņi nezina, kas ir mīlestība. Viņiem liekas, ka mīlēt otru cilvēku mīlestību, tas nav tas. Tas ir vispār pilnīgi cits enerģētiskais spektrs, kas vispār nāk no kaut kā visam augstāk. Un spēt ar to saskarties var tikai caur grūtībām. Jā. Tajā brīdī, kad mēs nonākam krīzēs, nokrītam, kas mums liek saprast un padomāt par to, ka ir kaut kas vairāk kā tikai tas, ko mēs šitā projektī plāšam vidē. Jā. Un jautājums, kas ir aizstāv. Vai tas vispār ir īsts, ko mēs redzam? Tas viss ir viss. Katram cilvēkam savu bildi, katram cilvēkam savu filmu. Un katrs cilvēks to var izmainīt. Kā viņš to grib. Jā, ja mēs paši veidojam savu dzīvi. Jā. Skaisti. Wow. Mēs iepriekš runājām par to, tu teici, ka tu vienatnē esi pavadījusi daudz laika un sapratusi sevi un izanalizējusi un kā teikt, izgājusi sev cauri. Jā. Bet es kaut kur pavisam nesen lasīju, kad mēs patiesībā paši sevi iepazīstam tikai komunikācijā ar otru cilvēku. Jā. Vai ne? Jo mēs tā kā spoguļojam. Jā. Un tu jau man piekriti. Jā, ok. Viss tad jautājums ir atbildēts. Bet tas vienkārši man likās, tas tā tiešām precīzi, jo tu saproti lietas, kas tev varbūt traucē, kas tev netraucē, kā tu jūties par to. Jo vienam ir diezgan ok ar sevi. Vienā brīdī tev ir jāiemācās būt ar sevi, bet ir labi arī ar sevi kaut kādā brīdī. Tas ir ļoti vajadzīgs katram cilvēkam. Iemācīties būt ar sevi. Jā, primāri. Tu nedrīkst to pieņemt kā pašsaprotamu lietu. Jā. Kā tagad viss ieņem to ego pozu, es tagad būšu viens stāvēšu. Ieskrieties ar to savu, es viens tālu nekur netiks. Tas tā. Jā. Tāds ir, arī man nācās salauzt to. Bet, redzīgi, tas raksturīgi tiem cilvēkiem, kas baigi, viņus visu laiku tā ārpasauli baigi spieži, liek tajos visos, kā visam jābūt, un tad viņi tā kā sāk norobežoties no tā visa. Man tā ir ļoti, ļoti izteikti bijis. Bet vienā brīdī tu saprati, jēga jau tu nav. Jā. Tā vispār nav jēgas. Bet tas, kad es arī esmu pamanījusi, kad tad, kad ir kaut kādi apstākļi, kas ir daži cilvēki, kurus, kā saka, Dieviņš nošķir uz kaut kādu laiku. Un man bija tāds arī, ka tas bija viens no tiem cilvēkiem. Man nenošķīra, man nebija jābūt. Jā. Nekam tādam nebija jābūt, jo man bija jāsaprot kaut kādas pieredzes un sava teiksim, enerģija un tas, kā tu funkcionē un kas tev šeit ir jādara. To saprast, tā īsti un tīri īsti nav iespējams, ja tev visu laiku es nebūtu sasniegusi to, ko šodien es Jā, es saprotu. Drīzāk, ja es skrietu apkārt. Jā. Tas nebūtu iespējams. Un tad tā ir arī kaut kādā ziņā atbilde tam, kāpēc ir vajadzīgi vienatnes brīži un kur ienāk tie brīži, kad mēs ejam ārā. Kā tu jūties pēc tam, kad tu iznāci ārā pēc sava posma?
Es nezinu, es vēl esmu iznākusi. Tu nāc ārā. Lēnām nāc ārā. Jā. Kā saka, necenšos dzīt dzirgus, tāpēc, kad, es varu šķist, ka es ļoti labi komunicēju, un es esmu tāda, es varu būt ar cilvēkiem. Tā ir daļa no tevis. Jā. Īstenībā es esmu abnormāli noslēgts cilvēks. Jā. Es ļoti sargāju savu telpu, es ļoti sargāju savus cilvēkus, visus, kaut kādā ziņā man tā doma, visi, kas pie manis nonāks, viņus ļoti turu tādās rūpēs par to, lai viņiem viss būtu kārtībā. Jā, saprotu. Un ja tu nespēj turēt to lauku, viņi ļoti ātri sagrauj šī pasauli. Ļoti ātri, un tev ir jābūt, tāpēc, ka šajā pasaulē jābūt ļoti gudram. Tu nedrīkst sev nošķirt, bet tev ir jāspēj arī sargāt tas, kas ir īsti un tīrs un, kā saka, nodieva citreiz. Un ir savu brīži, kad mums ir jābūt vienatnē, un ir brīži, kad mums ir jābūt ārā. Un tas ir ļoti, ļoti jāspēj nošķirt, kurā brīdī mēs sev ar to daram pāri un kurā brīdī mēs tieši iegūstam. Cilvēkam, kurš, piemēram, šobrīd saskarās ar sevis meklējumiem, kaut kādām grūtībām, kas ir tas, kā tu viņam vari palīdzēt? Ko tu dari? Pirmais, ko es varu uzreiz pateikt, kas pie manis vispār nonāk? Pie manis nenonāk cilvēki, kuri to nemeklē, tas ir viens. Jo tas, ko es daru, tas ir kaut kas tāds, ko visi cilvēki nesapratīs. Tas ir kaut kas tāds, ja es runāju par to masāžu pieejas lietu ar visu skāņu un smāžu un terapeitisko un psihosomātisko un visu. Un vēl pēc tam Elīnu tam visam pavirsu, kas runā par kaut kādu apziņu tur un vispār, kad es cilvēks vienkārši kaut kādā ziņā lasu. Pēc sejas jau var nolasīt, vai viņam kaut kas ir ok vai nav. Bet spēja ir atšķirt to, vai tur ir jāiet vai nē. Bet tas darbs, kas pie manis īsti nonāk, tie cilvēki, kā es esmu ievērojis īpaši pēdējā laikā, ir cilvēki, kuriem ir svarīgi uzdevumi šeit uz zemes. Pie manis nenonāk tādi cilvēki, kas īsti neskatās sevī, kas īsti, kuriem nav pat, respektīvi visi šie cilvēki, kas manām ir kaut kādā ziņā veids to iekšējo darbu, un mēģina saprast kaut kādu dzīves jēgu, kaut kādu virzību savā dzīvē, kas ir jāmaina, kas nē, kad ir kaut kādi apstākļi, varbūt, kad viņi ienāk manā laukā tajā, ko es daru. Jo viņiem ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts. Jā, tas ir kā tāds starp posms varbūt. Tāds kanāliņš, caur kuru viņi Caurule. Jā, nākamo to kaut kādu. Jā. To spēku, ja viņam ir vajadzīgs mieru, ja viņam vajag atpūtu. Citreiz cilvēkam vienkārši tiešām vajag atpūsties. Citreiz cilvēkam vajag paņemt to jaudu. Man ļoti daudz cilvēks Dievs tā jauda, kas tev ir. Tad acīm redzot, tas bija tas, kas tev bija jāredz, un tas bija tas, ko tev vajag, lai tu iziet caur tam, kur tu šobrīd esi. Nu labi, bet es atnāku pie tevis. Ko tu mani dari? Es ar tevi Parunā sākumā? Es ar tevi, es uzskatu, ka saruna ir svarīgākais, jo es tevi sadzirdu un es saprotu, kas ar tevi notiek. Tas, kas notiek ar mani, es fiziski jūtu, kas notiek ar tevi, es ķermenī jūtu, kur man sāk sāpēt, kas ar mani notiek, respektīvi, kur cilvēkam ir bloki. Sauksim to, tas ir gadu laikā uztrenējās tiem cilvēkiem, kas ar vien vairāk iedarbojas vispār, cilvēkiem vispār sāk just to, kas notiek otrā. Tā ir tāda, es teiktu, milzīga tāda empātijas spēja, bet arī tā enerģijas apmaiņa, ka tu sasinhronizējies ar otru cilvēku enerģētisko lauku un tu momentāli jūti, kas ar tevi šo cilvēku notiek. Un, respektīvi, tajā procesā, kad tu strādā vai no ar masāžu pieskāriena tehniku, sauksim to tā varbūt, tajā brīdī jau tur jūt, kur fiziskajā ķermenī kas notiek. Kāds fiziskais ķermenis, cik viņš ir brīvs, cik viņš ir bloķēts, kā viņš kontrolē, kā nē, un te viss process iet caur tevi. Es jūtu visu blokādes, kas cilvēkā iet caur sevi, bet instrumenti, kas man palīdz to, teiksim, izmainīt, parādīt, vai cilvēkam iedot to informāciju, kas viņam spēj apziņā aiznest to, kas ar viņu notiek, ir aromaterapija, ēteru pasaule, kas sevi jau, es viņu saucu pa lielu gan augtvēseles. Viņi tur sevi informāciju, kas cilvēkam ir jātur, kas viņam ir jānes, teiksim, jāaizies līdz viņam, lai viņš saprastu, kas ar viņu notiek. Un viņu uzdevums pa lielam ir vienkārši šo stāvokli, kas ir disbalansā, atnest atpakaļ harmoniju. Un tad nākamā aspekta pasaule, protams, ir skaņa. Skaņa ir vispār, es teiktu, viens no tādiem spēcīgākiem instrumentiem, jo tas ir tas, kas tev vienkārši izbliež korpu.
Nu, tas ir tas, kas tev, ja tu gribi nonākt tajā stāvoklī, esmu šeit, bet neesmu šeit, tas ir instruments, ko tas izdara. Protams, manā praksē cilvēki pieredz dažādi spektra pieredzes. Ir tie, kas redz kaut ko, nonāk pie atbildēm, nonāk pie sajūtām, nonāk pie tā, ka kaut ko tiešām ierauga. Tas ir tās bļodas skaņa, vai ne? Jā, bet es uzreiz arī varu pateikt, ka tas ir kaut kādā ziņā mans lauks, kas spēj cilvēkā to atvērt. Jā, tā vai ne? Ne visiem tas ir jāredz, ne visiem to vajag, un tāpēc tie, kas redz, un tiem, kas vairāk sajūt vai nonāk tiešām tajā atslēguma posmā. Jo pats galvenais uzdevums ir ķermeni prātu izslēgt, jo tajā brīdī tikai tā, kad tu izslēdz prātu, tev atslēdzās programmatūra, kura spēja patiesībā ķermenī ieslēgt dziedināšanas procesu. Jā, un tie ir trauki, kāpēc viņi ir, varbūt var arī pastāstīt, kāpēc viņi ir tik spēcīgi, jo arī man ir bijusi pieredze ar traukiem un bļodām, kā jau cits viņu sauc, un man ļoti kristāli ļoti uz mani strādāja, jo es saprotu, ka mans ķermenis šīs skaņas ausis dzird vienu, bet ķermenis dzird pilnībā citu. Pilnībā. Jā, un tas atkal ir par tām vibrācijām, ja mēs runājam, ko mūsos vajag iedarbināt, un tā, man liekas, ļoti, ļoti spēcīga terapija. Jā, ļoti patika. Man ļoti patika. Skaņa dara, viņa strādā, es teiktu, pilnīgi visos līmeņos. Sākot neironi, vai ne? Sākot ar reālu fizisko iet uz nervu sistēmu, kas tā kā aiziet uzreiz, kas mentāls, tātad programmatūra, zemapziņa. Jā. Tad ir jau nākamais līmenis, ko sauc par astrālo lauku, fizisko, kvantu lauku. Es nezinu, kā to šiem terminiem ļoti uzmanīgam jābūt, cilvēku to nesaprot. Tas viss eksistē, tas, ka mēs nesaprotam, lai es nevajag tā nav. Es gribu domāt, ka lēnām jau tā sabiedrība tā kā pērās mazliet pērās. Vienkārši tas par to nav vajag daudz jārunā, bet ir vienkārši jāsaprot, ka tāda lieta ir. Kad mēs visi cilvēki tur dzīvojam, un tas, ka mēs kaut ko neredzam vai nejūtam, nenozīmē, ka tiešām šī pasaule neeksistē, jo šī pasaule patiesībā ir tā, kas mūs vada. Jo kaut kādiem dēļ jau mēs te visi sadiekamies un daram to, kas mums ir jādara, lai palīdzētu viens otram celties. Un tad skaņa ir viens no tiem spēcīgākajiem instrumentiem, kas tiešām palīdz tur nonākt. Un tāpēc ir tie, kas baidās no tā, tāpēc, ka baidās. Ko dara patiesībā skaņa? Viņa, līdzīgi kā aromaterapija strādā, kā cilvēkam ir savs DNS kanāls, savs mugurkauls, un tad, kad cilvēks nonāk skaņas spektrā, skaņa cilvēku sāk vest atpakaļ pie savu DNS struktūras. Ko tas nozīmē? Viņa sāk vest cilvēku atpakaļ pie sevis. Un ja cilvēks no tā nobīstās vai, kad viņam parādās bailes, ko tas nozīmē? Viņam ir baili ieraudzīt pašu sevi. Viņam ir bail saskarties ar tām sajūtām, kas viņā patiesībā dzīvo, ar visu to, kas viņā patiesībā ir. Un tāpēc arī ir tas, ka dažreiz viņi nobloķē. Tad sākās tas, ka prāts pārņem. Tad kas tas ir? Viņi nesaprot, kas tas ir. Viņi sāk sevi likt tajā prāta schēmā tikai, lai viņus... Jo, cilvēkam jātiek ārā no galvas, lai viņš saprast to, kas viņš ir. Kamēr viņš būs galā, viņš nekad nenonāks pie tās patiesās esences un sajūtas par to, par ko vispār ir viņš un par ko ir šī dzīve. Jā, bet tev arī kā speciālistam blakus ir jābūt tādam ārkārtīgi spēcīgam balstam, jo, kā jau tu saki, ir cilvēki, kuri tiešām pirmo reizi dzīvē kaut kādas šādas sajūtas izjūt un nemaz nesaprot, un tev viņš ir bišķiņ... Tev ir jāspēj turēt lauks ļoti spēcīgi. Jā. Es skaņas instrumentiem nevaru ķerties kurš katrs. Jā. Jo es teikšu godīgi, tie ir divi enerģētiski lauki, kas tajā, vai arī vairāk, ja ir grupu sesijas, Jā. Tie ir lauki, kas saskarās, un tev ir jābūt abnormāli tīriem nodomiem, abnormāli tīrai savā sistēmā, pēc iespējas tīrāk, lai tu to skaisti nenodotu viņam. Tāpēc arī ir šie stāsti, kur cilvēki nobīstās, nekad vairs neiet, tāpēc, ka viņi saskarās ar ļoti daudz ko šajā sistēmā. Paver lauku, visumu vārtus, visu, ko tu gribi. Kur ir tas lauks, kas spēj sargāt, kad cilvēks iegūst pieredzi, kuram viņš šobrīd ir gatavs. Un ja cilvēks, kas to dara, nespēja to nest, nespēja pat saprast, kas ar viņu notiek. Man ir bijušas situācijas, kur cilvēkiem tā izbliež, ka tev ir jāsēž stundu pa virsu, lai viņu savāp. Un tāpēc, kāpēc es nevaru iedot laiku tam, ko es daru? Es nevaru tam iedot laiku, tāpēc, ka man ir jābūt gatavai, ka var notikt. Ka cilvēkam izsitīs kaut kādā ziņā korķi, un man ir jāpasēž, man ar viņu jārunā, man viņš jāatvalk ārā, man jāapskatīja, tas viss ir normāli. Un tev ir jāsavāt viņš atpakaļ. Tu nevari tagad man nav laika nākt.
Jā. Tas tā nestrādā. Un šis ir tas, ko es ārkārtīgi tevī cienu, jo šo nākamais praksi mēs redzam, kā teikt, redzam ļoti daudz, kur un tieši tā. Un šim speciālistam tieši tā tevi no punkta A līdz punktam B ir jāizved, tāpēc, ka tu jau viņu vari tādā pusceļā palaist. Bet tas jau ir jautājums, vai viņš vispār atnāks atpakaļ šis cilvēks. Viņš varbūt arī dzīvo kaut kādā, pēc tam tādā kaut kādā mistiskā. Nedrīkst cilvēku atstāt ar to nepaskaidrojot, jo tev ir jāpaskaidro, tas apziņas spektrs. Jā. Ir apakšā, un ka tas ir normāli, un ka tā ir kaut kādā ziņā bloku noņemšana. Tie bloki, mēs nevaram noņemt blokus, ja mēs neizējam caur kaut kādām sāpēm. Tā tas ir. Tā tas vienkārši ir, mums ir jāsaskarās ar to sajūtu, kas mums bloķē uz dzīvi. Lai mēs saprastu, lai mēs atbrīvotu to enerģiju. Jo mēs nevaram palaist ar kontroli, ja mums nav instruments, kā mēs to izdarām. Jā. Un kontroli ir tas, kas pārsvarā nobloķē visu ķermeņa sistēmu. Un līdz ko mēs kaut ko palaidām vaļā, jā, mums var fiziski notika kaut kāds apziņas process, kur tu pat nevari prātu izskaidrot, bet tu vienkārši pavērās kaut kāds spektrs un tev sagriežās no tā visu galvu un tev vienkārši jāpasēž, jāspokas, ar tev vispār tagad notiek. Un tu nevari to cilvēku izmest ārā vai tagad pateikt, man vairs nav laika, tev ir jābūt klātesoši. Tev ir jābūt ļoti, ļoti klāt. Bet tas ir tāpēc, ka tu esi izvēlējies vienkārši, teiksim, tādā līmenī to darīt, tik apzināti to darīt, tu to tiešām uztver kā misiju, nevis kā peļņas avotu pirmajai. Darbs kaut kādā ziņā nekad nav bijis par naudu. Jā. Labi, mēs dzīvojam materiālā pasaulē. Neaizbēgsim, diemžēl. Mēs neizbēgsim no tā, un ir jābūt enerģijas apmaiņai, un viņai jūs uzskat jābūt pietiekam augstā līmenī, lai satsvērst to, ko tu dari, un tas arī ir jāiemācās. Jā. Bet tas nekad nav vēl bijis par to. Tieši tā. Jo, zini kā, ja arī tu materiāli nepaņem no cilvēka tik, cik tu esi ieguldījusi, tu pēc tam uztaisi sev un viņiem enerģētisko parādu. Es, principā, uztaisu sev bloku dzīvē. Un zini kā, tev pēc taviem datiem, tev vispār tavam pakalpojumam, tas, ko tu dari, tev ir jābūt dārgam pakalpojumam. Tā kā Lux Premium. Tu esi Look at her, baby! Jā. Yeah. Un ar laiku tu 5 gadus pastrādāsi tādā, piemēram, summā, pēc 5 gadiem tu vēl augsi. Man tas ir mainījies gadiem. Jā, protams. Jā, un jūti galvenais, ka ir jau par tā kā... Man jau arī, man saka, man cilvēki, kas pie manis nāk, ir mani izcilākie skolotāji. Jā. Viņi ir tie, kas viņi saka, viņi vienkārši atstājas, un man nevajag. Elīna, es zināšu. Es nezinu, pirms entajiem gadiem, ko es atceros, ka bija tāds rīktīgs kritiens, un manuprāt, tie daži tā kā kaut kādi. Un saka, tu vispār saproti, ka šis vispār nemaksā to prasi. Jā. Tāpēc, ka ir tie cilvēki, bet to spēja redzēt tie, kas ir citādi. Tas ir tā vienkārši ir. Tā kā to redz cilvēki, kuri paši ir izgājuši cauri ārkārtīgām grūtībām, jo viņi sajūt to, ko tu vispār Jā, tas ir tas par tām vibrācijām vienkārši, tā virspusēs viens ar dzīvi, es cienu arī viņus, es mīlu arī viņus visiem. Tādas arī vajag. Tādas arī vajag. Labi. Bet viņi nekad nesajutīs to dzīvi, viņi nekad nesajutīs to spektru, jo viss dziļākie procesi man ir bijuši ar tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti grūta dzīves. Protams. Viņi ir, kas tev vienkārši uzspridzina, tev beigās smadzenes. Kur viņi vispār bijuši, ko viņi darījuši, kas vispār noticis. Zini, man liekas, arī nauda ir tāds labs rādītājs arī par cilvēku. Tā kā viņš attiecas par naudu, kā viņš dod naudu, ar kādām sajūtām viņš atdod naudu, tas tiešām notiek arī par to apziņu. Jā. Arī tu vari man atstāt līdzekļus un nodomāt, Dievs. Cik daudz vai vēl, par neko. Kāds domforms ir tev galvā. Jā. Vai arī tu vari atstāt to, ka tu vari atstāt, man liekas, varbūt 2 reizes vairāk un domāt, tas vispār nespēj nosakt to, ko es iegūvu. Ir ļoti dažādi spekti cilvēki. Jā, un tas ir arī par pirkumiem, piemēram, ja tu iepērcies Šeinā, tu esi tajā enerģijas laukā. Ja tu pērc Louis Vuitton, tu esi tajā enerģijā, un tas iedod arī tev dzīvē īstenībā. Tas tiešām, varbūt tas baigi tā materiāli izklausās. Atceramies balans. Enerģija. Balans. Jā. Visam ir tiesības būt. Iet no viens galēji uz otrā, bet, manuprāt, ja tu skaidri zini un saproti sevi, tad... Jā. Tev varbūt, tev būs pilnīgi ok, uzvelk krekliņu par 10 eiro, un būs tā viena diena, kad uzvelks krekliņu par 200 eiro. Bet tas nav tā, ka tu ieiet tajā šausmīgajā materiāli. Vai 10 krekliņu par 200 eiro, vai somiņas par 10 000. Jā. Es tam neredzu.
Jā, ir kaut kādas lietas, kurām ir kaut kāds balans jādabūna matērijā, un kur mēs ieguldam līdzekļus. Mēs varam ieguldīt līdzekļus biznesa idejās. Mēs varam ieguldīt, lai kaut ko attīstītu, virzītu un tā tālāk. Bet tās lietas, viņas var neiet kaut dvēseli. Lietas ir forši, jo viņas liek ko? Justies mums labi. Bet tā sajūta justies labi nāk nevis no somas vai drēbes vai smuka galda, kurus tikko nopirku, bet no tā, kā tu sevi jūties. Vai tu jūties pietiekami pašpārliecināts, vai tu tikai aizpildi ar šīm lietām to, kas tev ir tukšs. Jo tajā brīdī, kad tu esi pats piepildīts, pārliecināts, virzi savu dzīvi, tajā brīdī arī lietas iegūst citu vērtību. Tad, kad tu viņas esi pats nopelnījis, tad, kad tu viņas pats esi sastrādājis. Es par savu darbu pateikt, viss tas, ko esmu izveidojis, neviens man nav no debesīm iedevis šeit ņem uztais. Tas viss ir nācis ļoti, teiksim, tādu darbu, neteiksim vārdu smagu darbu. Jā, bet darbi. Ārkārtīgi milzīgu ieguldījumu tajā, ko tu dari. Un man bija periodi, kad es nepirku savu neko. Es visu lūdzu tikai darbā. Tāpēc man tas bija svarīgi zināt, ka tas man atnesīs, zināt, ka cilvēki jutīsies labi. Bija ļoti daudz gadi, ka man nācās, principā, es pateikt, ziedot to, ko gribu es, tikai tāpēc, ka es gribēju, lai tas, ko es daru, palīdz man augt un palīdz cilvēkiem dabūt to līmeni, kādu es tiešām gribu viņiem aiznest. Un tam nav gatavi iet vēl ārā cilvēku. Jā. Sev grib vairāk. Jo mēs gribam visu sev, bet kur tu tiksi ar to savu? Jā. Tu nekur ne. Tas ir arī īstenībā ziedošanas arī viens no enerģijas likumiem. Tu saņem un tu dod. Tu saņem, tu dod. Ja tu tikai gribi ņemt, tev nevar ienākt arī. Un es uzskatu, ka tas nauda ir tāds pārbaudījums cilvēkam. Man jau arī bija izvēle. Es varēju pirkt savu lietas, es nezinu, tur izskatīties vēl labāk, kā es varbūt tajā brīdī izskatījos. Es varēju. Es to neizvēlējos. Jo es pieņēmu to, kas man ir, un es skatījos uz to, kur es gribu būt. Un tad, kad tu skaties uz to, kur tu gribi būt, tu sāc domāt pilnīgi savādāk. Tu sāc skatīties uz to, es šobrīd ieguldīšu līdzekļus tajā, kas man palīdz būt tur, kur es gribu būt, vai es ieguldīšu tur, kas būs laicīgi. Kas vien dien tāpat beigsies. Un tur ir tas, kā atšķirās cilvēku domāšanas, tas, kā viņi vada savu dzīvi. Tas ir nenormāli krūti, ka to pateici. Par to arī mani visi skolotāji runā, ka tu šodienas lēmumus pieņem nevis no tā, kāda tu esi šodien, bet no savas nākotnes kur tu esi krūta, kur tu esi sasniegusi to, ko tu, piemēram, vēlies. Šis ir insane. Es nereāli gribu izmantot tā kā sautīgos nolūkos tevi. Es nezinu, vai tu tā vari. Vai tu tā vari izdarīt? Vai tu teici, ka tu lasi cilvēkos, ka tu nolasi? Vai tu vari par mums kaut ko pateikt? Kaut ko, kas, nezinu, ka tu mūs ieraudzīji, vai kaut kas, ko tu jūti par mums? Ir kaut kas tāds, ka tu, ka mēs neguļam uz kušetes, bet tu tagad vari kaut ko pateikt. Nē, es tā cenšos īstenībā tā kā. Protams, ka visur, kur tu ej, kurš kolektīvs, kur tu ej, kur cilvēki tam automātiski izveidojās tāda sinerģija vai disinerģija. Tas ir skaidrs, bet tad, kad man Baiba uzrakstīja, man vispār jau kā Baiba sāk runāt, es zinu, ka viņam vienkārši tādā viņi ir. Viņi vienmēr ir bijusi tādi īsto paties. Un tas bija tas, kas man arī lika piekrist, teiksim tā, jo noteikti vai visas vietas būs tās, kuras iešu un runāšu, jo man ir cilvēki, kas aiz tā stāv, tas ir man ļoti svarīgs faktors, jo cilvēki jau galvā, kas aiz tā stāv, būs tas, kā viņi to iznesīs, pagriezīs. Un vai vienmēr esmu uzticējusies un vienmēr bijis tāda dabiska saikne ar viņu, un es vienkārši zinu, ka viņa ir dvēselē ļoti skaists cilvēks. Protams, tā no tāda pirmā acu skata, es tā negribu spriest par cilvēku. Man ir tā, ka es vēroju un tikai tāds kaut ko saku. Tā kā es lasu to. Protams, kad es varu redzēt, ka ir uztraukums cilvēku. Man tik ļoti piedomā pie tā, kā es skatīties. Man gribas atslāpsēt, jūs esat forši. Jūs esat kārtībā. Tas nekās pārdāsim pirms tava podkāsta par šo. Tas nekās, ka tur mati bišķiņ sūdīgāk izskatās. Tas nav nic Līstam. Visiem ir tā kā līstam. Vienkārši esam brīvi. Protams, kad es rādu bišķiņ kaut kādu
sasaistību cilvēkos, bet tas nav nekas, tas ir dabiski, tas viss ir normāli, un mēs visi ar katru podkāstu mēs augam ar katru, tā Kā mēs zinām. Pirmo reizi, kad es nosēdos kameras priekšā jēdziņu, man liekas, vispār, ko es vispār dzīvē zinu, tu vairāk. Nu, loģiski, un kamēr jau vairāk tu dari, jo vairāk saprotas, ko tu iespringsti, uz ko tu neiespringsti, kur tu gribi būt, kā tu gribi izskatīties, kā tu gribi runāt, un ar katru lietu, ko mēs izdarām, mēs vērojam to, un tad mēs kurs vēl raukt. Kāds vēl var izdarīt savādāk. Protams, ka tad man patīk tā enerģija, kas mums nāk, viņa tā forša. Paldies! Tā kā, Man arī patīk, es arī ļoti jūtu cilvēkus, un man arī patīk tavs vaibiņš, un tas, ko tu runā, es tā kā visam tā kā reāli piekrītu. Man arī tī patīk, un man patīk tas, ko tu nodevi mūsu skatītājiem. Milzīgs tev paldies, ka tu tik daudz enerģijas veltīji, lai tu būtu šeit, ka tu mūs uzņem pie sevis, un es tiešām to ļoti augstu vērtēju, ka tu atvēries mums. nu, mazlielākas prieks un kaut kam ir Jā. jāpasaulēt. Jā, Un es ceru, ka caur tevi sadzirdēs mūsu skatītāji un klausītāji tas, kas viņiem bija jāsadzird, un kad iespējams pie tevis atnāks tas cilvēks, kur tu varēsi dziedināt, ja tā drīkst teikt. Nu, mēs varam teikt, nu, mūsu prātam, ka teikt, dzirdēt, mēs te dziedinām. Nē, es uzskatu, ka mēs nedziedinām. Mēs vienkārši turam telpu, lai cilvēks ir izdziedināts arī pats. Jā, tu vienkārši palīdzi, tu izgaismo. Man ir tā spēja būt tik klātesošai, ka pats cilvēks spēj kļūt klātesošs pats. Jā, Tas ir viss, kas patiesībā notiek vai izmainās, vai kur ir tā dziļākā, tīrākā esence. Tad, kad tu esi patiesi pret sevi, tu automātiski iedod privilēģiju tev būt patiesai pret sevi īstai, un tev tu kā, tad tajā brīdī, kad tu esi īsti, tev nevar apmānīt, ar tevi nevar manipulēt, ar tevi nevar izdarīties kā kurš katrs grib, kas no viņam galvā notiek. Un tāpēc ir tā, ka no mana lauka pazūd cilvēki, kuriem ir savu tīklu, teiksim tā, un pievelkās tie, kuri tiešām grib darīt kaut ko labu citiem. Vērtīgi. Cita mērķa vadīta vienkārši, jā. Un tad, kad Baiva arī mani uzrunāja, tas man bija skaidrs, ka dzimst kustība vai vismaz ir tā vēlme nest kaut ko cilvēkiem, kas spēj iedot kaut ko vairāk, kā tikai to, kas vērtība nespēja iedot. jā. Jo man atkal likās, ka Elīna jau tā zina diezgan daudz cilvēku, bet man šķiet, ka Jā. man vienkārši gribējās, lai tevi vēl vairāk cilvēki uzzina, jo tas, ko tu dari, atkārtošos, tas vienkārši ir kosmos, un es tiešām ikvienam vēlu To nevar novēlēt. ielikt Jā, tas pat vārdā. nav īsti tāds, jo es esmu vien pāris reizes dzīvē noķērusi šo sajūtu, un viena no tām ir bijusi kopā ar Elīnu. Viena no reizēm arī bija pirtiņā, tā kā mēs bijām ar tevi nosvinēt izlaidumu, mums bija skaists pirts rituāls, bet tas priekš manis arī bija tāds, Insane, jā. Tā kā, jebkurā gadījumā, paldies, ka tu vienkārši esi tāda, kāda tu esi, un ka tu esi Savā vietā, caur ko tu atkal palīdzi. Citiem nonākt. Jā, tas ir vienkārši neiedomājami. Man patīk tādi cilvēki. kas Savā iet vienkārši vietā. to savu ceļu, tieši tā tas ir Tas, kas ārkārtīgi. dabiski mums būtu jādara katram. Jā, katrā cilvēkā jau tas ir. Jā. Un jo vairāk, kāpēc rodās šādas idejas, ko arī es vēlos darīt un attīstīt, lai Vairot. katram cilvēkam nonāk uz tā ceļa. Bet tas ir patiesībā viss, kas ir mums vajadzīgs. Nonākt tur, kur mums ir jābūt, nebaidoties par to. Jā. Tas arī ir tas, kas šo pasauli aizvedīs uz labāku vietu. Un tas arī īstenībā cilvēkam, kad viņš ir savā vietā, izslēdz ļoti daudz veselības problēmas, problēmas Kāpēc attiecībās. šis projekts ir pārsvarā balstīts, kāpēc viņu ir self-healing platforma. Jā. Padziedinātām platforma. Tāpēc, ka tad, kad cilvēks ir uz savu ceļu, Viņš viņa padziedinās. veselība, principā, nav iespējams, ka viņš krīt. Mhm. Jo tev, tad, kad tu dari savu lietu, tev enerģija vienkārši dod. Jā, Jā, tev ir jābūt gudram, spēt Kā izmantot tev ir jāatpūšās. Tad tev ir ļoti daudz nianses, kas bāzējās ar tā. Tas nav tik vienkārši. Tas izklausās vienkārši. Izdarīt to ir, oh my god, jā. Bet tad, kad cilvēks ir uz savu potenciālu, ja tajā potenciāla enerģijā, nav iespējams, ka tev notiek kaut kas slikts. Mhm. Un ja arī notiek, tas nozīmē, ka vai tos ķermenis kaut ko sāk transformēt, kas ir sabloķēts,
kaut kam vienkārši jāmainās, lai tiktu tajā līmenī. Tāpēc, ka tu nevari turēt blokus ķermenī, gribēt aiziet uz savu augstāko potenciālu. Tev ir jāatbrīvojas no tās blīvās enerģijas, kas tev ir, kas tevi bloķē. Citādi tas nāk caur slimību, caur veselību, caur naudas blokiem, caur, vienalga. Situācijām, ģimeni, attiecībām, kā. Un tam nav nozīmes, kur spektru tas ieņem, bet tas ir jāsaprot, ka tas, ar ko tu saskaries, palīdz tev atkabināties no tā, kas tevi bloķē, tikt pie sevis. Un tad, kad tu tiec uz tā ceļa, tad, kad jau tu to uzskačājies, pēc tam tā kā disciplīna uzskačās, kad mēs vienkārši ejam, daram, mums nav jautājumu, kāpēc mēs to daram, ceļi mēs ejam, mēs vienkārši virzam to savu dzīvi. Un tajā brīdī, es neteiktu, ka es praktiski vispār neslimoju. Un pat, ja man kaut kas notiek, es ļauju, lai tas sāp, es eju tajā introspekcijā, kāpēc man sāp, ko es atkal sev izdarīju, ko es izdarīju. Ne jau baida ar vainīgu, ka tā, ka man kaut kas to nav tā. Vienkārši tas ķermenis, ja tev parāda to, varbūt tu pa daudz uzliki. Varbūt par maz atpūties. Varbūt tā kā... Varbūt, ķermenis ar sāpēm signalizē arī to, ka tu esi nepareizajās vidēs, ar nepareizajiem cilvēkiem. Tas ir pirmais indikators, tas ir spēcīgākais, kas tev iedod. Šits tev parāda pilnīgi visu. Un tev ir jābūt, un kā tev ir jābūt. Un ja tev kaut kas sāp, tas nenozīmē, ka tas ir slikti, tas ir pat, es teiktu, labi. Jo signāli. Tas ir signāli. Jā. Bet ir paskaties kaut kur citur, jo šitais nav kaut kas pareizi, nenotiek. Kaut kas jau ir par lielām, ja cilvēkam noteikti ir enerģētiskā plūsma, nav iespējams, ka viņam kaut kas sāk un izsaka. Jā. Es arī ļoti tam ticu, un es arī ļoti reti slimoju, bet kad kaut kādas pats augstēšanās notiek, es vienmēr analizēju. Tas nozīmē, ka tev kaut kādā atpūta. Jā, es ļoti daudz strādāju. Man ir mīnus, kad es kā septītnieks, es visu laiku skrienu, sasniedzu, un es neprotu baudīt tos dzīves mirkļus. Tas ir saaugstēšanās ies, tāda virspusē. Jā, vieglas. Vienkārši, hei, ķermenis grib atpūt. Viņš atgulēs. Vienkārši atpūt. Jā. Protams, ja tas aiziet smagākā līmenī, tur jau ir tāds, kas dziļāk. Jā. Un cik ilgi kas ir nācis līdzi? Jā, kā jau mēs jautājums, cik smagi ir tas, kas notiek, un tas maina introspekciju par to, kur ir cēlonis. Bet, principā, ja tas ir vienkārši kaut kāds augstēšanās, tas pa lielam vienkārši parāda to vienkārši apkūties. Jā, parūpējies par sevi. Jā. Man vienmēr, kad nāk cilvēki pie manis kā pie fizioterapeita, nevis pie numerologa, viņi arī dalās ar savām problēmām. Man vienmēr ir tāds, kā man gribētos paskatīties viņa datus, lai saprastu, jo arī pēc cilvēka datiem var redzēt, kādas viņam potenciāli var būt saslimšanas. Piemēram, tas nozīmē, ko viņš nedara. Šīs metodes, kā saku, ļoti palīdz cilvēkam vienkārši saprast, kur ir viņa vājie punkti. Jā. Kur būs kritieni, ja tu kaut ko nedarīsi priekš vispārēji. Jā, bet daudzi to nesaprot. Es nekad kā fizioterapeits, ja man nejautā kā numerologi, mēs nekad nejaucos, es noklausos. Jā, jo viņš nav gatavs, jo ļoti daudz cilvēku viņi iet pie ārstiem risina, lai gan patiesībā jāieskatās. Es jau to, ko runāju, saprotu, ka tur ir dziļi jāieskatās. Es negribu cilvēkiem kaut kas sāks mainīties, tad viņi sapratīs, ka viņi paši sevi ārsti. Neviens ārsts mūs neizārstēs. Neviens. Nav tāda cilvēka, kas mūs var izārstēt. Mēs varam tikai paši spēt pastīties tajā, kas ar mums notiek, un šos cilvēkus paņemt kā tie, kas mums iet labi, citreiz fiziski vajadzīgs. Par to nav stāsts. Bet jautājums, kāpēc tu novadi, ka tev vajag fizisku jau palīdzību. Jā. Nevar vairs, Jā. Jo nekas nav jānoliedz, ir jautājums vienkārši, vai mums tiešām ir jānonāk tik tālu, kad jau ārsts vada tevi, jo arī tur ir jāspēj ļoti filtrēt. Jā. Ko šie cilvēki dara mums. Piekrītu. Atkal jau izvēles. Ko mēs cilvēki izvēlamies? Mēs varam izvēlēties tādas metodas, ko daru es, un mēs varam izvēlēties citādākas metodas. Dari visu, kas tev palīdz, bet jautājums vienmēr jautā, vai tas tiešām tev palīdz. Jā. Vai tas tev tieši palīdz nonākt dziļāk pēdējā? Skaisti. Es ceru, ka mūsu klausītājiem palīdzēs šis podcasts, šī saruna iedvesmos un palīdzēs atrast atbildes uz saviem jautājumiem. Paldies tev vēlreiz, paldies, ka tu esi īsta, forša, smuka un ka tu vienkārši esi. Un tas ir nereāli krūti, ka tu vienkārši esi. Jā. Vienkārši turpini. Un tas, ko mēs novēlam noteikti, lai tavs projekts auga, attīstās, lai šajā projektā ir īstie cilvēki, īstā enerģija, kas un arī sasniedz tos īstos cilvēkus tavu auditoriju.
Un vienkārši, lai viss notiek. Labiski notiks, jā. Jā, maksimāli tuvu plānam, jo pēc plāna, kā mēs zinām, nekas dzīvē nenorit. Vajag, bet cilvēku Jāļaujas. Jā. Bet lai maksimāli tuvu tam plānam un vienkārši, lai tu saņem visu, ko tu esi vēlējusies saņemt ar visu šo projektu, attiecīgi tu dod, tu saņem, ne? Tā kā, lai tev vienkārši viss izdodas, jebkur, kur tu ej, un lai tev apkārt ir tavi īstie un mīļie cilvēki, un lai vienkārši ir skaists šis Ziemassvētku sagaidīšanas laiks, pirmkārt. Vienkārši skaista dzīve. Un skaista dzīve, sāksim ar to, un lai vienkārši miež dvēselē un turpini darīt to, ko tas iesāks. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu arī vēlies novēlēt klausītājiem, skatītājiem? Gribētu vēl laikam daudz kaut ko runāt un novēlēt, bet tas galvenais varbūt nenobīties no tā, ko mēs gribam dzīvē. Jo tajās lietās, ko mēs vēlamies, vai kas dzīvo mūsu sistēmā, teiksim tā, ir apslēpts tas patiesais, tā patiesā esence, kas mums ir jādara savā dzīvē. Un nevis no tā nobīties tikai tāpēc, ka nav pietiekami daudz līdzekļi vai iespējas vai cilvēki, respektīvi materiālās izpausmes. Neskatīties uz to, nevis kas tev nav, bet skatīties uz to, ko tu varētu izdarīt. Ar to sapni, ideju, vai to, ko tu vienkārši vēlies realizēt priekš sevis. Un, principā jau viss, ko mēs dzīvē darām, ir priekš sevis. Un tas, ko mēs bieži vien darām priekš sevis, ir tas, kas beigās nonāk pie citiem cilvēkiem. Jā. Un jo patiesāk tas nāks ar mums, jo spēcīgāk tas spēs palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Un tas ir tas, ko gribās arī novēlēt. Vienkārši nenobīties no tā, kas viņi paši ir. Wow! Skaidrs! Tur arī paliekam. Es domāju, ka vienkārši nebeidīties būt pašiem. Jā. Paldies, ka tu biji ar mums šajā epizodē. Spied like un subscribe mūsu saturam. Noteikti piesakojiet Elīnai. Mēs apakšā atstāsim. Iesakosim visus apakšā visur, kā teikt, un tad jau. Un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies! Un tā! Nice! Nu, amen, babies! Es izbaudīju. Woohoo!